Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, zaļiem mežiem birstalām, viļņojošām drūmām. Sveika tauta! Sveiciens no Mēmeles krastiem, no Zemgales. Pilsētnieks laukos, tāpat kā daudz no jums, izdzīvo vasaras pēdējo mēnesi. Nē, mēnesis ir forši ražīgs. Šajā laikā tiešām ir daudz augļu, dārzeņu, visādi labumu, kurus vajag kaut kādīgi savākt un iespējams sakonservēt vai kaut kādīgi apstrādāt, lai ir, ko mums lietot ziemā. Man tāda sajūta, ka ziema nebūs viegla, ņemot vērā to, kā mūs te slīcina un karsē vasarā, es domāju, ka viņi tie, kuriem ļoti nepatīk, ka cilvēki jūtās labi, viņiem noteikti vajadzēs riept mums kaut kādīgi arī ziemā. Proti nevelti pat meteoroloģiskie dienesti oficiālie sāk jau mūs brīdināt, kad ziemā varētu būt -40 grādi. Līdz ar to dārzeņi ir viens, un sagatavot pārtiku ziemai, otrs ir atkal malkas jautājums, pa kuru es sāku stipri domāt, un vajag pieķert vēl kādu nelielu kravu klāt, jo tiešām nezinām, kāda būs ziema. Šodien ir šodien, un augusts ir augusts, un es paredzu, ka daudz no jums vēl šajā mēnesī mēģinās noķert vasaras priekus. Mans tēls daudziem ir saistīts ar makšķerēšanu. Tā ir forša nodarbe, un nevelti es arī šodien stāvu un dzīvoju šeit, Mēmeles krastā, kur pagaidām man nav izdevies ļoti nodarboties ar makšķerēšanu, tāpēc, ka tie darbi, kas man ir blakus pie upes, ir svarīgāki nekā makšķerēšana, bet kādreiz es te nonāku un kādu zivi noķeru. Šobrīd es esmu mierīgs, tāpēc, ka es zinu šo upi jau. Vasaras vidus jau ir parasti tas laiks, tāpat kā ziemas vidus, ka zivis ir diezgan kūtras. Viņam gan ar skābekli ir švaki, gan vēl kaut kas, un viņas vairāk tā kā cilvēki grib atpūsties, nekā skraidīt un ķerties uz āķa. Tas nenozīmē to, ka es te nemakšķerēšu nekad, bet es drīzāk iemetīšu vienu interesantu video par vietu, uz kuru jūs varat aizbraukt, iespējams ar draugiem, varbūt ar ģimeni, ar bērniem, un noķert kādu foršu karpu. Šobrīd, manuprāt, ir tāda situācija, moments, kā mēs joprojām dalamies. Dalamies lēnā garā, ne milzīgās masās, bet tomēr. Mēs redzam, kas pēc pēdējiem cunduriem, pāris gadu atpakaļ, kas notika, kādu virzienu ietur kaut kādas kompānijas, kaut kādi komersanti, un līdz ar to arī izdarām kaut kādus secinājumus. Tie, kam viss ir vienalga, tiem joprojām viss ir vienalga, bet es, piemēram, un arī daudzi man līdzīgi domājoši cilvēki, tomēr izvēlās kontaktēties un arī kaut kādus pakalpojumus izmantot no līdzīgiem cilvēkiem. Proti, kāpēc man jāiet lielveikalā, kurš man ir dzinis laukā un jāmaksā par apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktu, ja es to pašu produktu varu nopirkt, piemēram, tepat kaimiņos pie Noras. Līdzīgi notiek arī varbūt ar makšķerēšanu un vēl visādām lietām. Kāpēc man jābrauc uz kaut kādu dīķi, kura īpašnieks ļoti, ļoti aizstāv visu to, ko runā panorāma, un acīm redzot arī no tā gūst kaut kādu materiālo labumu, un viņam ir pilnīgi nospļauties uz jebkuru, kurš pie viņa atbrauc, galvenais, lai viņš piķi atved. Tad ir vietas, kurās ir sakarīgi cilvēki, sakarīga vide, un jūs ne tikai iegūstat labu atpūtu un skaistas zivis, bet arī saimnieku, ar kuru var parunāt, kā teikt, par vienām tēmām. Līdz ar to man radās ideja un iespēja izmest līkumu un aizšaut līdz alūksnei. Jo tā jau ir tāda sajūta, ka pie manis te kaut kas notiek, varbūt kādam šķiet, ka pie viņa tur kaut kas notiek, bet kopsumā mums liekas, ka mēs esam diezgan vientuļi. Bet tā nav. Es zinu, ka Talsos drīz septembrī būs notikums, kurā mēs savāksimies, un tāpēc varbūt šodien aizbraucam uz Alūksni, uz tādu pilsētiņu, kas atrodas ļoti, ļoti tuvu Krievijas robežai, un paskatāmies, kas notiek tur, kā tur tiek iekopti skaisti dīķi, kā tur cilvēki domā,
cik daudz viņi ir pielikuši biksēs no Krievijas tuvuma. Un jebkurā gadījumā šī informācija būs noderīga arī jums. It īpaši tiem, kas grib vēl noķert vasaru un forši atpūsties. Braucam uz Alūksni. Mana dzimtene jauka. Labi dzīvot Latvijā, tāpēc, ka šeit attālumi nav lieli. Hops, hops, un es jau no Zemgales esmu Alūksnē. Atbraucu pie čomu Gunčs, lai parunātos, kāds gaiss ir šeit, ko domā šeit cilvēki, kā rīkojās, lai izdzīvotu, un galu galā, te ir blakus Krievijas robeža, vai te nav visi ar pilnām biksēm? Čau, Gunč! Gad. Jā. Tiešām bija interesi atbraukt pie tevis, ņemot vērā tavas aktivitātes Facebookā, kurā tu brīžiem diezgan asi izsakies. Otrs ir tas, ka zinu, ka tu esi copmans, man radniecīga dvēseli, un arī uz pasauli skaties līdzīgi kā daudzi Latvijā. Un pie tevis es gribu ierakstīt šo interviju, lai tie, kas šobrīd atrodas Liepājā, Saldū vai Krāslavā, lai viņi nejūtās vientuļi un zina to, ka tas, ko runā panorāma, tas ir viens, bet ko domā un runā cilvēki, tas ir pavisam kaut kas cits. Kā tu šeit dzīvo? Pirmais jautājums uzreiz. Tik tuvu Krievijai, tev taču te ar kaķeni var Putins iešaut. Redzi, mēs neskatāmies panorāmu. Es domāju, ka pilnīgi cita dzīve būtu, ja mēs viņu skatītos, un gan jau, kad arī būtu bailīgāk dzīvot. Teikšu, kā ir. Vismaz to, cik es dzirdu, ko citi runā. Tur stāsta briesma lietas par to Putinu un Krieviju. Jā, mēs tepat esam 20 pār kilometru no Krievijas. Jā, bet, teiksim, godīgi, tu neizjūti te, ka te baigie kaut kādi tanki braukātu, kaut kas tik gatavots, kaut kādas tranšējas raktas. Nē, vienīgais, ko es izjūtu, mēs izjūtam to, kad, ja mēs runājam par tiem himtrailiem, kuri, protams, visi ir pasakas, tad viņi te īsi pirms mums griež riņķi un lido atpakaļ. Un mums te tā kā mazāk skar. Varbūt, ka viņiem tas niknais onkuls neļauj tik tuvu te kaisīt kaut ko no gaisa, nezinu. Jā, bet tas ir interesanti, kad arī pie viņiem kaisa, vai ne? Visdrīzāk jau, ka jā. Jā, un šīs ir tās lietas, kuras vienmēr tā kā to skatījumu noskaidro, ka tu sāc ticēt tam, ka kaut kur kādā valstī tomēr ir baigi forši, foršāk nekā pie mums, un tad ierauga, ka tāpatās liek cilvēkiem maskas vilkt virsū, un tāpatās tie paši himozas slidinās, tad tev vairs tā neliekas, vai ne? Jā, tā viņš tur ir, jā. Jā, kā vispār dzīve šajā novadā, kā te šobrīd izskatās, cik daudz ir cilvēki, kas domā reāli, un cik ir tādi, kas skatās panorāmu un akli joprojām tic tam? Domāju, ka tā situācija palēnām, bet tomēr uzlabojās. Jā, ja kaut kādā brīdī, teiksim, bija tabū kaut kādās kompānijās nerunāt par kaut kādām tēmām, tad tagad jau es arī šobrīd neesmu iniciators par tādām tēmām, ja es zinu, ka kompānijā ir dažādi domājuši cilvēki, bet no dažiem jau izskan jau tādas tēzes, kas sakrīt ar mūsu domāšanu, ja, teiksim, un tādu paliek jau ar vien vairāk. Arī par to pašu Covidu, ja, kad tie, kas kādreiz tur ar putām uz lūpām, tad šobrīd viņi saka, ka man jau liekas, ka tur tā Covid poti arī tur taisa tās ziepes. Jā, acīm redzot cilvēkam, kā kuram ātrāk pielic, kuram lēnāk. Prieks ir tas, ka vispār pielic, vai ne? Redzi, es arī kaut kad tad vienu dienu Facebookā teicu, kad tu biji ielicis laikam par tiem banāniem, ja? Jā. Un cilvēki tur komentē, kad, redzi, kā vairs sistēma neko neslēpja, bet patiesībā jau arī Covid laikā neko neslēpa. Vienīgais panorāmā neizstāstīja tik daudz, cik tu var atrast visu dienu meklējot informāciju tīmekļa vidē, ja? Te pašā Googlē var atrast tik daudz informācijas par to pašu Covidu, par tām pašām vakcīnām, galu galā par lielgraudu krusu. Jā. Ja kādam vajag, es varu aizsūtīt, nevis man tā informācija ir, bet viņa ir publiski pieejama. Un tur viss ir sīki un smalki aprakstīts patenta numurs, datums, finansējums. Jā. Tas ir interesanti, un man radās tāda pārliecība, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji vienkārši negrib redzēt īstenību. Viņiem patīk dzīvot tajā ilūzijā, matricā,
kas ir uzbūvēta ar domām, ka es rīt pamodīšos, un viss būs pa vecam, viss būs pārgājis. Kā tur bija tas teiciens, cilvēkam visgrūtāk ir atzīt to, ka viņš ir piemānīts. Jā. Viņš pats sev to neļauj, nelaiž to domu klāt. Bet es domāju, ka mēs arī labas lietas darām, ierakstot šādas te video. Tomēr mēs neesam baigi daudz, bet mēs esam un mēs runājam. Un cilvēki ieklausās, un es domāju, ka šodien arī daudzi copmaņi, varbūt, kuri līdz šim interesējas tikai par copi, varētu gan par copi painteresēties, gan arī par notiekošu. Daži noteikti man atrakstīs privāti, Gunč aizbrauc labāk uz copi un beidz atkal savām muļķībām nodarboties. Jā, es tādus tekstus no daudziem esmu saņēmis jau. Jā. Jā. Ok, ķeramies klāt, tad, ja jau copmaņus aizķērām, tad vajag viņus turpināt ķerstīt. Proti, tu pats pa sevi esi copmans, tu esi kāds vairāk tā kā uz karpām tendēts džeks? Jā, tomēr vairāk uz to karpu, jo visas zivis iemācīties makšķerēt kvalitatīvi un līmenī ir mūžs pa īsu. Tā karpa tā kā vairāk ir aizķērusi, jā, un tā tāda spēcīga zivs. Jā. Ir ar ko pacīnīties. Kā jūs zināt, man patīk pacīnīties. Ne tikai ar zivīm. Ir piepildījies man mūža sapnis. Ir izdevies sakārtot savu dzīvi tā, ka es varu pat pamakšķerēt savā ūdens tilpnē, ja es to gribu, bet es to principā nedaru, jo tad, kad man ir laiks, es labāk braucu citur kaut kur makšķerēt. Ko es savus zivtiņus te vilkšu ārā un metīšu atpakaļ, vai ne? Bet, jā, makšķerniekiem šeit tie, kas ir bijuši, ļoti apmierināti lielākā daļa. Izņemot to makšķernieku, kas atbrauc uz 1 stundiņu, un viņam nepieķerās nekas, viņš saprot, ka te zivju nav. Jā. Vakarā atbrauc otrs makšķernieks, un man stāsta, viņš tikko iemeta makšķeri, viņam jau ķerās. Vai ne? Es jau vairāk šo jautājumu uzdodu dēļ tā, ka, kā tu dzīvo laukos, kā var izdzīvot laukos, ar ko var nodarboties, jo daudziem, kuri gribētu dzīvot laukos un aizbraukt no pilsētām, ir šis te kaut kāds stereotips, ka, ja tev nav miljonu, tad ko tu tur darīs ar vienu, kā man rakstīja arī, ar vienu ceļmalu lapu tu neizdzīvosi un vispār. Jā, bet celim pušumu aizlāpīs ar vienu ceļmalu lapu. Pastāst vienkārši par sevīm, ko tu esi darījis pirms tam un kā tu nonāc pie tā, ka tu tiešām gribi šīs te karpus pats arī audzēt. Jā, tas tā viss kaut kā dzīves laikā, jo kas tikai nav darīts, ja tā padomā. Ir gan braukāts uz Krieviju, atkal pieskaršos tai sāpīgai tēmai. Putinis. Vate, jā. Man jau arī profilā kaut kur ir ierakstīts, ka es esmu pilnīgs vate. Pirms jūs mani sākat komunicēt, tur viss jau ir pateikts. Ir braukāts uz Krieviju, tad 19 gadus Rīgā ir mēģināts mašīnas remontēt. Servis, jā? Servis, jā. Servis autonoma bija arī vienu brīdi. Neliela autokapsēta. Telpas īrētas, plači īrēti, kad sarēķini vienkārši to sausu atlikumu, kad tu reāli strādā tikai, lai samaksātu darbiniekiem algu un nosaktu īri, ja, tad kaut kādā brīdī tu saproti, kad vai tas viss, ko es daru, nav kaut kāda figņa. Vajag apsēsties bišķiņi, pakasīt galvu un padomāt. Un, protams, tās domas, ko mēs laižam visumā, ja to dara, es pat atļautos teikt, pareizi to dara, ja, jo arī to var kaut kādās ezotērijas grāmatās mazliet pamācīties un tā tālāk. Šīs domas tiešām materializējās un viss piepildās. Tur es varu piekrist. Es šobrīd esmu tajā ceļā un es tagad eksperimentēju uz sevīm un es redzu. Jā, tā, protams, ir gara atsevišķa tēma. Šodien par to neizrunāsim, bet visumā palaistās domas man šodien ir visapkārt un es esmu šeit pa vidu. Cik ilga laika apakaļ tu sāki ņemties ar šo te īpašumu un viņu, kā teikt, ķūnēt augšā? Mēs ar Aigu vispār pirms 4 gadiem tikai, vai pirms 5 sapazināmies. Un tad, kad sapratām, ka mēs metam kopā savus kauliņus, tad arī atnākot uz šejieni, protams, kad es esmu cilvēks ar idejām un man patīk darīt. Man patīk strādāt. Daudzi prasa, jums taču te ārprāts, jūs kā no rīta ceļaties tā līdz vakaram? Jā, tā viņš ir, bet mums tas patīk. Kamēr mēs esam jauni, kamēr mēs to varam izdarīt, ļoti mums tas patīk un mēs to darām. Sākās jau viss ar to, kad es atnācu un iemetu pirmoreiz spinningu. Šeit bija viss aizaudzis, te bija izāģēts mešs, te bija zāli līdz kaklam. Un es iemetu spinningu un man likās tā, ka man uzsita līdaka.
Un otrajā vai trešajā metienā es noķēru līdzekļus. Es saprotu, opā, te pat ir zīves iekšā. Un tad mēs izdomājam, ka vajag kaut ko sākt darīt, vajag sakopt šo vietu pašiem, lai ir forši. Un te mēs varētu arī kaut kādu pensiju fondu uzbūvēt, varbūt, vai ne? Lai nav jāsēž vecumdienās pie loga, jāgaida, ka tas pasniegs atnesīs. Vai viņš šodien būs, vai rītā. Vai vispār būs. Nu, labi, tā ir atkal atsevišķa tēma. Nu, lūk, un tad pirmais sākām interesēties, nu, cik tas varētu maksāt. Nu, tad izraut tos celmus. Nu, tik un tik. Tik ir. To vai daram? Izraujam tos celmus, paiet kāds laiciņš, nu, noskaidrojam, cik maksās viss pārējais. Nu, tās cenas, teiksim, ja mēs salīdzinām ar Rīgu, tad te ir ļoti tādas piezemētas, jā, un protams, kad arī Aiga šeit ir vietējā. Aiga ir mana sieva, ja kādam rodas jautājums, par ko runāju. Tāpat ir pazīstami cilvēki vai nekas, un kā jau nelielās pilsētās, laukos viens otram bieži vien izpalīdz un neprasa jau to cenu tādu, kādu, nu, teiksim, tur pilsētā paprastītu svešinie vai sveši cilvēki. Nu, tā mēs te pamazām kopām, jā, un tad radās jau vispirms ideja, ka vajadzētu uzbūvēt kādu, varbūt mājiņu, varbūt pirtiņu vispār pašiem priekš sevis, bet, nu, viss jau bieži vien atdurās pret finansēm. Nu, te nu mēs esam, šobrīd mums ir 6 hektāru ūdenskrātuve, kuru mēs esam sakopuši. Drošības nolūkos atsevišķās vietās mums ir arī video novērošana, lai kāds neizdomā, tur pa citu pusi atnāk kādu murdu vai tīklu ielikt. Ja. Esam sakopuši, uzbūvējuši 2 mājiņas, kur cilvēkiem atpūsties un pavadīt atvaļinājumu vai divvientulībā, vai kādus svētkus nosvinēt. Mums ir arī pirtiņa. Kubuls redz, vai? Kubuls, jā, ir pļavā. Un cilvēki brauc, atpūšās, maksā mums kaut kādu naudiņu par to visu. Viņi ir priecīgi, mēs esam priecīgi. Nu, kā tā, jā. Ezeru esam diezgan ievērojami papildinājuši ar zivju krājumiem. Ir arī lielās trofeju karpas savestas ļoti daudz iekšā. Cik tas ir? Tādas karpas, kas ir no 8 līdz 16 kg svarā, mēs skaitījām, kad ir vai nu 64 vai 63 ir ielaistas. Tas nav maz uz tādu peļķīti. Nu, katru gadu 2 vai 3 reizes laižam iekšā 2 kg karpas. Pa 100, pa 200 gabalām atkarībā no tā, cik mums tajā brīdī ir rocība un cik tur no tiem makšķerniekiem, teiksim, tā atsauksme. Bet, protams, ar katru dienu un ar katru gadu paliek ar vien labāk un labāk, cilvēki arī no vairāk. Nu, tā kaut kā īsumā, es jau te izplūdu baigi garu tajā visā. Viss kārtībā. Es redzēju tie mazie dīķīši, kur mēs gājām zivis barot, tie arī tādi interesanti akvāriji tev. Jā, nu, mēs saprotam, protams, ka uz šo visu zivju darīšanu īsti biznesa nekāds nav, jo kamēr mēs paši tās zivis pērkam, teiksim, 2 kg karpu mēs pērkam pa 9 eiro, ja 4,50 kg un laižam iekšā. Savukārt no makšķernieka mēs ņemam 9 eiro pa makšķerēšanu, un viņš drīkst paturēt 1 karpu, 3 līņus un 4 līdaks par tiem 9 eiro. Protams, Facebookā ir komentētāji, ka tas ir pilnīgs murgs par 9 eiro maksāt un braukt ķert, tad es labāk uz Maksimu aizēju. Gan jau, ka jā, nu šeit nav veikals, šeit ir prieks, šeit ir daba cilvēkam, kam gribās makšķerēt, nevis ēst zivi. Un tad mēs nolēmām, bet nonācām pie tādas slēdziena, ka mums jāmēģina pašiem ir no tādām karpiņām izaudzēt tādas karpiņas. Jo tad jau tas varētu pārvērsties arī par kaut kādu ienākumu avotu. Jā, jo šobrīd, teikšu, kā ir, gan man, gan Aigai ir vēl citi ienākumi, no kurienes mēs varam atļauties dzīvot. Šis vairāk jau vēl pagaidām ir plus mīnus hobija līmenī. Jā. Hobijs un reklāma. Protams, ar katru reizi tas makšķernieks kādam izstāsta, parāda bildes, vai arī tā pašā mūsu Facebookā mums ir mājaslapa atpūtas vieta Liepiņas. Tur ir ļoti daudz bildes, gan mūsu liktās, gan arī klientu liktās. Dažreiz tur viņi paši diskutē savā starpā. Viens saka, tur pilnīgi garām, visi otrs saka, nu redz, kur es biju, svinēju līgo, viss ir super. Jā. Tā kā mēs zinām, ka priekš visiem nekad labs nebūs. Ne? Šodien, skatoties, man ienāca prātā, ka tā, ko tu te dari, tāda akvakultūra. Un tu, principā, audzējot mazās zivtiņas, sāc izskatīties pēc akvakultūrista. Viss ir pareizi. Kamēr viņas ir maziņas, vēl nē, bet ar katru dienu. Jā, tev interesanti, jā, tur apkārt ir elektrības savilkt. Jā, mēs dzīvojam mežā. Mums ir cīņa ar ūdriem, ar ūdelēm, un tad ir ap dīķīšiem riņķī ir elektriskais gans, kas pasargā,
Jo citādi tur vienā rītā mēs ieraudzītu šausmu skatus, tikai zviņas būtu apkārt un zivtiņu nebūtu. Jā. Nāk šitie iekšā. Nāk, jā, arī šeit mēs ar viņiem cīnamies diezgan nopietni. Bet viņi te dzīvo arī, padarīt. Jā, mums ir jāsadzīvo. Mežā arī dzīvniekiem ir jādzīvo. Ja mēs gribam dzīvot mežā, mums kaut kā ar viņiem. Dzīvnieku te arī ir daudz. Jā, es vienmēr saku visiem, ka mums ir praktiski visi Latvijā dzīvojušie dzīvnieki, izņemot briedi. Jo briedis laikam nedzīvo ralni vienā teritorijā vai kaut kā tā īsti. Tik smalki nezinu, bet kaut kur es to dzirdēju. Atnāk mums arī lāči, lai cik tas bēdīgi nebūtu. Bet, kā es vienmēr saku, tie jau nav grizlīlāči. Viņi jau paši mūk no cilvēka. Tur vienkārši tu netīšām satiec. Viņu staciņas, viņš griežās prom un mūk. Galvenais, lai viņi pie zivīm nelien, vai ne? Pagaidām nav vēl manīts, jā. Bet viņiem ļoti patīk makšķernieku saldās barības, kad viņi attaisa tās paciņas, jo lāči jūtot smaržu pa milzīgiem kilometriem. Un mums bija pagājuši gadu gadījums, makšķernieki teica no rīta, ka visu nakti viņiem meža cūka rūk uz krūmos. Jā. Un tas otrs mums saka, zin kā, vairāk jau pēc lāča izklausījās, bet lāču jau tak jums te nav. Nav mums te lāču, jā. Un tad lācis, jā, uz to saldo barību viņš ir atnācis un viņš tur krūmās dusmīgs gaida, kamēr tie makšķernieki aizies viņam. Kulturāls. Būtu iznācis viss aizbiedējies un normāli varētu paēst visu kaut ko tur. Klau, es pamanīju, tev piedestāls tur ir un tāda dīvaina cipariņa te krastmalu. Jā, mēs arī, lai popularizētu mazliet to mūsu ezeriņu, 4. gadu rīkojam jau sacensības. Atsauksme ir, ja pirmā gadā vēl savu, tad uz šobrīd atsauksme tāda, kad nokāpjot no piedestāla un beidzoties sacensībām, jau man vismaz puse saka pieraksti man nākamgad uz sacensībām jau. Jo vairāk ir nonākuši pie tā, kad ir vēl kāda vieta brīva janvārī. Es viņam saku, diemžēl janvārī vairs nav mums uz maija sacensībām. Un tālūk, šogad sacensībās bija ļoti labi rezultāti. 12 komandas 48 stundās noķēra 86 kg zivju. Lielākā karpa bija 10 kg 700 grami, ja es nemaldos. Katru gadu, principā, sacensībās ir viena karpa kādai komandai, kas ir pār pa 10 kg. Trofejas īstās pagaidām nav pieteikušās, bet iekšā viņas ir, es braucot ar laivu, viņas redzu. Zini, man nav nekāda iebilduma pret karpistiem un pret karpām. Bet es zinu, ka ļoti daudz cilvēku interesējās par citu zivju ķeršanu, par spinningošanu, par vēl kaut ko. Vai tev ir iespējas arī kaut ko noķert šeit bez karpām? Līdaku populācija šeit bija tik liela, ka mēs vienu brīdi domājām, kā to saregulēt, bet daba kaut kā pats sakārtoja, jo nebija ezerā neviena mazā zivtiņa. Jebkur līdaku noķerot ar spinningu, vēderā bija līdaka. Un bija tāda situācija, jā. Man ir rekords 2 stundās 32 copes uz gumijas zivtiņas šeit. Tas bija pirms gadiem 2. Šobrīd nav tā. Tā viņas ar savu hanibālismu kaut ko ir panākuši paši. Jā, es domāju, ka jā, paši saregulējuši to līdaku daudzumu. Un plus vēl mēs esam ielaiduši karūsiņas kaut kādu pustonu iekšā aptuveni. Tas jau arī pabarot to zivi noteikti. Jo karūs jau vairojās nenormālā tempā. Jā. Tu man stāstīji par tām baigajām astēm kaut kur tur tālumā. Jā, astes ir tur. Lielākie amūri, kas mums tur tās astes šitā bāž ārā no ūdens, ir ap 12 kg svarā. Tādi apmēram pēc izmēriem. Un viņi pilda to funkciju, viņi ēd zāli ārā, tīri kaut ko? Vai viņas tikai aug un astes? Uz pusēm. Viņiem ļoti garšo arī tā barība, ko makšķernieki ber iekšā priekš karpām. Īpaši kukurūza. Jo amūram kukurūza ļoti garšo. Un tad viņi tajos brīžos pēd kukurūzu un sauļojās un negrib to zālēst. Tad, kad jau viņas mazāk baro, tad viņam ir jāiet uz to pļauju un jāēd. Kaut kas viņam jāēd ir, jā. Tāds amūrs dienā apēd ļoti daudz zāles. Tā kā arī līdaku makšķerniekiem te ir ko darīt. Ir arī baltās zivis, lielas raudas, ruduļi, karūsas. Līņi ļoti daudz, jā. Pašu galveno nepieminēja gandrīz. Rekords bija pagājuši gadu 4 veči 21 līni pa nakti. Un tu stāvēji blakus ar kalkulātoru?
Nē, tas ir pieļaujamais, ko viņi varēja paņemt uz savām licencēm noteiktajām. Jā. Nu jā, tā kā principā, teiksim, var gan sportists atbraukt un pamēģināt savus zināšanas uz karpām, piemēram, gan arī iesācējs var. Braukt sportisti arī, jā. Pagājušajā gadā mums bija sportisti, neatceros no galvas, kura komanda, kas arī piedalās Latvijā baļotētāju čempionātos. Viņi tur stūrītī sēdēja, dabūja amūru 7 ar kapēkām. Tā kā jā, šeit var braukt gan amatieri, gan atpūsties ar ģimenēm, gan sportistiem. Arī bija viena sportisti, ne sportisti, bet domāju, tie tādi iesācēji sportisti, kuri atbrauca saviebās un teica, ka šis ezers nav priekš viņiem. Jā. Nu, ir arī tādi, jā. Priekš visiem mēs nevaram ezeru uztaisīt. Jā, nu ko es jūtu, tas lielais pluss, ka te nav, teiksim, 50 mājiņas un te baigais kolhos nav, ka tomēr ir diezgan... Noteikti būs vēl kāda mājiņa, bet tās atkal būs tādās vietās, kur netraucē viens otram un mums tas ir ļoti būtiski, lai cilvēks to var sajust un cilvēki ļoti to novērtē. Daži jau pa telefonu prasa, cik man tuvākie kaimiņi būs tālu. Un tad es viņiem aizsūtu fotografiju, WhatsAppā no drona nofotografēt, salikti punktiņi, te ir mājiņa, pirtiņi un kobuls, jā, un super. Nu, redz kā, tie, kas nebaidās Krievijas tuvumu un vates smaku, tie var droši braukt. Vispār dīvaini tā sajūta, jā, tur alūk, oi, baigi tālu, tur kāds tālu, ja tā būtu Berlīne, es vēl saprotu. Pārsim kilometru. Cilvēks, kas dienā pieredz nobraukt 20 kilometrus, varbūt ne vairāk, viņam ir tālu. Jā. Bet es savā laikā braukāju, tad, kad es vēl dzīvoju Malpilī un man bija Siguldā veikals un Rīgā autoservis. Es katru dienu nobraucu vidēji 220-260 kilometrus. Tad man, piemēram, alūksne, man arī tagad aizskritu līdz Rīgai, ja kaut ko vajag, galīgi neliekās tālu. No, tieši tā. Krūtāk ir, ja tie ceļu remonti. No jā. Ceļu remonts tad ir grūtāk jau tur. Redz, man savu laiku sanāca tur pabraukāt uz Barcelonu atpakaļ. Tas man atkal ļoti krasi izmainīja to attālumu sajūtu. Ka man saka, tur alūksne ir tāli. Es saku, ja man no rīta būtu jābūt Berlīnē, un tieši no rīta jau, tad es savieptos. Es jau dažiem saku, nav jau ar Zaporožu jābrauc, atvainojos par konkrētu modeli, jā, bet tad varbūt būtu tālu alūksne, ja no Rīgas vajadzētu ar zapiņu atkašāt. Jā. Jā. Tev te ir tāds smukas, foršas pļavas, viss tāds sakopts. Man jau uzreiz rodas sajūta, ka viena auditorija ir tāda klusuma un dabas cienītāja, ja? Bet citi ir tādi, kam patīk tādi lielāki pasākumi. Vai pie tevis var arī griezties kādreiz kāds, kas grib kādu retrītu uztaisīt, vai kaut kādu, es nezinu, firmas kaut kādu slēgto pasākumu, vai tas arī ir? Noteikti jau, ka var. Vienīgais mums pagaidām ar to cilvēku skaitu izguldīšanu ir grūtāk. Ja viņi ar mieru gulēt teltīs, tad jā, laipni lūgti. Pļavas ir plašas un jo ir skaisti daudz. Un arī tā aura ir forša, saprot? Aura ir forša, ja šeit nebūtu auras, es te nevarētu dzīvot. Es esmu sajūta cilvēks, tā ir. Un varam te noslēgumā tad atgriezties atkal pie tā, tad cik ir tādi cilvēki apkārtnē, kas līdzīgi domā, cik ir tādi, kas pulcējās un nebaidās vienkopus atnākt. Es zinu, ka pie tevis ir bijušas tādas sanāksmes, kur tādi cilvēki, kas kaut ko grib mainīt, vai tiešām atrast līdzīgi domājošos plecus, sajust, nevis viens pats sēdēt pie ekrāna. Cik tādi cilvēki apkārt ir, vai tu nejūties vientuļš, drīzāk tā? Bija kaut kāds periods, kad man likās, ka mēs esam ļoti mazi un mums būs ļoti grūti. Un vai vispār vajag, ja kādam tur vērt pats vaļā, kā es parasti saku, dabīgai atlasē varbūt arī jānotiek. Pie manis, ciemos brauc, tu brauc ciemos, brauc daudzi cilvēki, kas cīnās, kas roka informāciju, kas meklē. Jā, Gatis Greblis tikko bija. Jā, Gatis Greblis tikko bija, sveiciens Gatim. Jā, Kaspars Lass mums te arī tālumā kaut kur lēkā pa krūmiem. Vai šeit ir cilvēki, kas ir pārbraukuši no pilsētas un uzsākuši dzīvi laukos? Vai tev tādi ir zinām, cik viņi daudz ir? Vai vispār kas nebūs, par to gan man nebūs īsti informācijas. Tad viņš mežā sēdi, jā. Es mežā sēžu. Interneta nav arī, jā. Par to nav man informācijas. Es vienkārši tā kā pats esmu aizbraucis prom, tad man patīk
kaut kādīgi mudināt cilvēkus, kas varbūt tur šaubās, nevar pieņemt lēmumu, pārvākties. Mēs vienkārši, šobrīd arī tā mūsu saruna ir ap šiem te dīķiem un ap šo te teritoriju un mazajām zivtiņām un vēlmi to darīt, jā. Iekš tā, kad vienmēr var atrast kaut ko, ar ko nodarboties. Ne? Redzēt, gar laukos ir jāstrādā. Jā. Un liela daļa cilvēku baidās no darba. Liela daļa, es pats esmu bijis darba devējs, un es zinu, ka cilvēks grib saņemt naudu pēc strādāt. Laukos tev vagars nav, neviens tev nestāv klāt, neviens tev nedzen pļaut zāli. Tev tas ir pašam jāiet un jādara, ja vien tu gribi dzīvot. Šitie laiki mums tā kā palīdz pārvarēt, apzinoties to, ka laukos mēs esam daudz aizsargātāki nekā pilsētā un daudz pašpietiekamāki. Mums tik vienkārši nevar nopakot kā pilsētas. Pilnīgi noteikti. Un ja vispār vēl atgriežās pie tā jautājuma, teiksim, par Covidu, tad es droši vien vēl šodien dzīvotu tādā pašā mucā, kā es dzīvoju līdz Covidam, neko nezinādams, neko nesaprastams. Es biju tāds pats, kas saukā visus mūs par vatēm. Tik pats stulbs un bez informācijas, un sākās viss tas Covids. Un es no bērnības esmu tāds cilvēks, kam man viss ir jānoskaidro. Izstāstīšu pa vidu vēl, par cik bērnībai pieskāros. Man bija kādi 4-5 gadiņi. Es paprasīju mammai jautājumu. Viņa man atbildēja, tad es aizgāju tētim paprasīju. Un tad es aizgāju vecajai mammai paprasīju. Un tādā veidā es mēģināju saprast, kurš man cilvēks, kurš man ir īstais draugs. Kurš man mazāk melo, teiksim, tā vai saka patiesība. Lūk, jā, un tad arī šis Covid laiks lika meklēt informāciju un netīšām sanāca sapazīties ar cilvēkiem, kuri šobrīd jau ir pat daļa kļuvuši par draugiem. Un atkal ir otra puse, ar kuriem mēs īsti vairs nekomunicēju. Īsti varbūt dēļ šī neizrunātā jautājuma vai dēļ tā, ka mums nav īsti jēga par to runāt, jo mēs katrs esam ar savām zināšanām un ar savu viedokli. Ja. Proti, drošāk te ir par to, kad ja mēs sākam vērtēt, gribu strādāt, negribu strādāt, ja, tur laukos vai kā, bet ja iet runa, vai tu gribi izdzīvot vai negribi izdzīvot, tad acīm redzot, vairs šis jautājums gribu, negribu strādāt atkrīt. Jā, protams. Laukos var izdzīvot, bet laukos ir jāstrādā. Jā, skatoties uz to, kas šeit notiek, man paliek labāk. Jā, tad es redzu, ka darot, tu vari daudz ko izdarīt, nevis sēžot un tikai plānojot. Visi tie, kam gribās brīvības sajūtu, kam gribās svaigu gaisu, kam gribās mieru un zivis, tie dodaties šurp. Tie, kas grib palikties pa kaut ko, rakstiet Gunčam bū uz Facebook, dabūsiet atbildes. Bet es redzēju tev tur laiviņa. Možda, ka mēs varam kaut kādīgi pavizināt. Jā. Es tev atklāšu vienu noslēpumu. Man bagažniekā ir špinis.